Sveicināts! Vēlos tevi iepazīstināt ar Latelekom interaktīvās televīzijas pieslēgšanas paku un soli pa solim parādīt, cik ātri un viegli ir pieslēgt Latelekom interaktīvo televīziju arī tavās mājās. Pirms Latelekom interaktīvās televīzijas pakas iegādāšanās vai pasūtīšanas pārliecinies, vai tavās mājās ir iespējams pieslēgt Latelekom interaktīvo televīziju. Uzzinot mājaslapā www.latelekom.lv vai arī Latelekom veikalā, kā arī zvanot pa klientu apkalpošanas tālruni 177. Tātad, interneta pieslēgšanas paka, kurā ietilpst viss nepieciešamais ar pamācību interneta pieslēgšanai pie datora, Vats interneta DSL modēma savienošanai ar TV dekoderu, TV dekoders ar tālvadības pulti, baterijām un barošanas bloku, TV Vats dekoderu savienošanai ar televizoru un, protams, rokas grāmatas ar detalizētu informāciju latviešu un krievu valodā. Pirmais solis – DSL modēma pieslēgšana. Savienojam tālruņa līnijas sadalītāju ar interneta modēmu, iespraužot vadu modēma DSL ligzdā. Iespraužam Ethernet vada vienu galu DSL modēma pirmajā vai ceturtajā ligzdā, bet otru galu datora tīkla kartē. Pieslēdzam modēmu elektrībai un sagaidām, līdz iedegas visas 4 zaļās lampiņas. Otrais solis – savienojam interneta DSL modēmu ar dekoderu, iespraužot Ethernet vadu DSL modēmu otrajā ligzdā, bet otru galu dekoderu Ethernet ligzdā. Tālāk seko televīzijas dekoderu pieslēgšana. Ņemam vadu un vienu tā gala iespraužam televizorā, bet otru TV dekoderī. Televizoru iespējams savienot arī ar citiem savienojumu veidiem, piemēram, HDMI, tikai tad atsevišķi jāiegādājas atbilstošs vats. Iespraužam dekodera barošanas bloku ligzdā Power. Priekšējā panelī iedegās zaļa lampiņa, kas nozīmē, ka ierīce ir gaidīšanas režīmā. Kad viss savienots, ieslēdzam televizoru un ar Latelekom interaktīvās televīzijas pulti ieslēdzam dekoderu. Pēdējais solis ir pakalpojuma aktivizēšana. Televizorā norādām, ka signāls jāsaņem no TV dekodera, un ekrānā parādīsies šāds attēls, kas nozīmē, ka TV dekoders ir pieslēdzies Latelekom tīklam un pakalpojums tiek aktivizēts. Lūdzu uzgaidi, kamēr automātiskās uzstādīšanas process ir pabeigts, tas parasti neaizņem vairāk par 5 minūtēm. Kad ekrānā parādās autorizācijas loks, tad ar pults palīdzību ailēs lietotāja ID un paroli ievadi tev piešķirtos pakalpojumu datus, kurus vari atrast sava līguma pielikumā. Un tas arī viss, vari sākt baudīt Latelekom interaktīvo televīziju. Pilnu informāciju par Latelekom interaktīvās televīzijas piedāvājumiem un papildus iespējām, piemēram, kā iznomāt filmas neizejot no mājām, skatīties iepriekšējo dienu pārraides vai ierakstīt tev interesējošu raidījumu, kuru noskatīties vēlāk, meklē TV lietotāja rokas grāmatā vai arī zvanot mūsu operatoriem 177, kā arī Latelekom.lv. Lai tev aizraujoša atpūta!